Labdien! Cienītās un godātie diskusijas dalībnieki, esam Turaidā. Esam tādā sakarā, kā pirms 155 gadiem, 2. jūlijā, tātad gandrīz pavisam precīzi, šeit pat Turaidā, Šveices mājā, kas ir tepat netālu, vieta ir, bet māja, diemžēl, nav saglabājusies. Vidzemes skolotāju sapulcē Kronvalda Atis, jeb Atis Kronvalds, uzdrošinājās teikt runu latviešu valodā. Šodien tas varētu šķist dīvaini, bet tomēr tātad šajā laikā uzdrošinājās teikt runu latviešu valodā. Un runas temats par mūsu valodu. Bet tā nebija tikai viena vienkārši runa. Tas būtībā iezīmēja diezgan būtisku pagriezienu un bija arī tāds moments, viens no tādiem būtiski pamatakmeņiem arī mūsu nācijas izveidē. Process jau bija sācies, bet tomēr ļoti, ļoti būtisks. Kronvalda uzdotais jautājums par mūsu valodu, vai nu par laimi, vai diemžēl, bet ir aktuāls arī šodien. Viņa jautājums par mūsu valodu, viņas nozīmi šodien gan ikdienā, gan arī nacionālās identitātes saglabāšanā mūsdienās. Tāpēc šodien šeit ir diskusija, saruna, uz kuru esam aicinājuši cienījamus cilvēkus, tātad no manis pa kreisi kultūras socioloģi Dagmāra Beitner-Galla, Dagmāra, rakstniece Inga Ābele un latviešu literatūra vēstures zinātnieks Pauls Daigi. Diskusiju vadīšu es, mēģināšu iejusties šī vadītāja lomā, tātad Gunts Zemītis, pārstāv Turaidas muzeja rezervātu. Man jums jāatgādina, ka šī diskusija notiek gan šeit, gan viņa arī tiks ierunāta, protams, tāpēc arī lūgums visiem būtu izslēgt arī mobīlos tālruņus, vai ne, lai netraucētu ierakstu, un arī rēķināties ar to, ka jūsu vārdi tātad tiks ierakstīti un būs pieejami gan Facebookā, gan arī YouTube's Turaidas muzeja rezervāta kontos. Jā, tad ievadu vārdi ir apmēram pasacīti, domāju, ka mēs varam ķerties pie mūsu sarunas. Kā es sacīju, latviešu valoda. Šodien arī aktuāls jautājums, un mēs kā maza nācija saprotam, ka līdzās ir bijušas dažādas valodas, ka mūsu valoda nav vienīgā, kas skan šai zemē, bet tomēr tā situācija, kāda viņa bija izveidojusies 19. gadsimtā, diezgan būtiski atšķirās no tā, kāda tā ir šodien. Un tāpēc man šķiet, ka vispirms Dagmāra, es atvainojos arī vēl nepateicu, lai gan man sarunas biedri ir ļoti prominenti cilvēki, rakstnieki, zinātnieki, vai ne? Es tomēr viņus labi pazīstu un atļaušos jūs uzrunāt vārdā, un uz to es ceru, ka nevienam nav iebildumu, vai ne? Tāpat jūs arī, protams, mani variet uzrunāt vārdā. Dagmāra, lūdzu, varbūt paraksturo valodas situāciju vēsturiski, kā tad šīs valodas ir veidojušās šeit, šajā telpā, ja varbūt sākot no viduslaikiem. Jā, paldies, Gunti. Un labdien vēlreiz, un paldies par šo iespēju būt un runāt par latviešu valodu, jo pēc 2012. gada valodas referendumu mēs jau ilgi pārdzīvojām šo kā stresu, ka mums ir visu laiku jācīnās par valodu. Un 14. gadā mēs arī Rīgas Latviešu biedrības namā vēlreiz runājām. Un es tieši tāpēc tikai mazam vēsturiskam ieskatam gribu atgādināt, kādas valodas šeit, tā teikt, ir bijušas, jo latviešu valoda vēsturiski nav pierakstīta, nav fiksēta. Un tāpēc vienmēr jāsāk ar latīņu valodu, kas apraksta šo teritoriju, un tā ir Livonijas Indriķa kronika, un tā ir viduslaika latīņu valoda. Un bez tam tad ir jāmin, kas tad vēl, kādas valodas šeit ir darbinātas, vai ar kurām valodām šī zeme ir aprakstīta. Un tā ir vidus augšvācu valoda, Mittelhochdeutsch, kurā ir uzrakstīta atskaņu kronika, un vietām tā mijās ar liesvācu valodu. Tātad viens vācu valodas viduslaiku dialekts. Un
vēl Livonijas laika kronika, Baltazara Rusau kronika, ir rakstīta lejasvācu jeb lejassakšu valodā. Un viņa ir tulkota latviešu valodā pie Veismaņa kunga, un mēs tagad gaidām, ka Andris Levāns pārcels varbūt vēlreiz modernākā latviešu valodā, kas būtu mums ļoti nozīmīgi redzēt Livoniju, jo skats uz viņu mums tā kā iztrūkst. Bet mums ir jāredz, ka sabiedrības lielākā daļa, tātad pamatiedzīvotāji, kas dzīvo šajā teritorijā, ko sauc par Livoniju, runāja somugru un baltu valodā, ja baltu valodās. Jo tas, ko mēs šodien saucam par latviešu literāro valodu, valodnieki laikam man varētu palabot, bet viņi saka, ka tā esot zemgaļa. Tā teikt, Guntis piekrīt. Jā, piekrīt. Man jau patīk. Man jau patīk. Tā ir, es laikam šobrīd Zindru vietu atsaucos, ka tā ir zemgaļa, kas ir uzvarējusi, jo te būs interesanti arī Frants Kempu jāpiemina, kas te faktiski, jo šī ir tāda ļoti svarīga, kā alķīmiķi saka, amalmagācijas vieta, Sigulda un Turaida. Tā kā es esmu tikai tādu mazu kaulainu portretu iezīmējusi par šīm daudzajām valodām, ar kurām ir aprakstīta mūsu zeme, bet mēs nezinām, kā runāja. Un mēs zinām pilnīgi noteikti, ka dainas nāk no lielas aizvēstures, un te tā latviešu valoda ir fiksēta. Un ir jāredz, ka sabiedrība attīstās, ienāk jauni vārdi, un viņi arī ienāk dainās. Tā valoda ir tātad atnākusi no senatnes, un cilvēki tā ir runājuši, jo man īpaši uzrunā viens Haralda Biezā pētījums, kurš saka, ka latviešu valodā mēs zinām, ka mēnesis ir vīriešu dzimtē, bet vissanākā forma dainās ir fiksēta mēnestiņa. Tātad senatnē mēnesis, tāpat kā visās citās kultūrās, ir godāta ne tikai vīriešu dzimtē, kā mēs šodien zinām, bet sieviešu dzimtē, valodas evolūcija. Un evolucionē valoda un evolucionē arī sabiedrība, kas šeit dzīvoja. Un šeit veidojās dažādi konflikti. Un varētu teikt, ka varbūt pateicoties baltvācu vai vācu baltu augstprātībai, viņi deva pamatu rasties divām modernām nācijām, igauņiem un latviešiem. Un es tad varētu šeit beigt, vai ne? Paldies, jā. Paldies, Dagmār. Kamēr tu runāji, es tā kā atcerējos arī to, ko es par to latviešu valodas pamatu vidus dialektu, ir jau man šķiet, ka tas uzskats, kad ir tas latgaļu rietumu variants un zemgaļu, kad viņi tas kopā veidojas to vidus dialektu. Bet labi, tas ir... Tad es gribu teikt uzreiz, Frants Kemps saka, ka šeit notika milzīga ķīmija, sapulda ar somugriem. Jā, un tur jau varētu izvērst, varētu kādu citu diskusiju, jo redz valodu, tomēr tas tik parāda to, cik nozīmīgi ir valoda, ka mēs varam šeit runāt ļoti daudz. Bet tagad mēs esam nonākuši līdz tam 19. gadsimtam, tad laikā, kad notika šis skolotāju sapulcs 1869. gada 2. jūlijas. Pauli, paraksturo to situāciju, varbūt šī laikā jaunatviešu laiks sākās, vai ne? Cik tad revolucionāri vai cik aktuāli tajā brīdī bija šī Ata Kronvalda runa un ko tas īsti nozīmēja? Jā, man liekas, ka es pilnīgi tā negaidīti gribētu atsaukties uz vienu vārdu, ko lietoja Dagmāra Beitnere – amalgamācija. Šis ķīmijas termins saistībā ar latviešiem Baltijas publiskajā telpā izskanēja kādus gadus 40 pirms Ata Kronvalda uzstāšanās, un to lietoja Garlīps Merķelis, kad viņš jau pēc dzimbūšanas atcelšanas vienā no sevis izdotajiem laikrakstiem apsprieda iespēju vai latviešu saplūšana ar citām nācijām, un tas nozīmē eventuāli pārvācošanās būtu apsveicama un pozitīvi vērtējuma parādība vai nebūtu. Mēs līdz pat šai dienai Garlība Merķeļa uzskatus īsti joprojām nespējam saprast. Viņš dažviet aizstāvēja latviešu pārvācošanos.
Un citkārt viņam noskaņojums mainījās, un viņš atšķirīgus scenārijus piedāvāja. Bet tas veido kontekstu tai gaisotnei un varbūt arī tam politiski uzlādētajam gaisam, ko Baltijas intelektuāļi elpoja Kronvalda laikā. Jo debates, diskusijas par latviešu valodu faktiski jau tikai pēc dzimbūšanas atcelšanas, tātad pēc apmēram 1820. gada, kļuva par būtisku dienas kārtības jautājumu. Kamēr latvieši atradās dzimbūšanā, protams, tika apspriesta gan pārvācošanās tēma, gan arī latviešu nacionalitāte, taču ne tik politiski sāsināti nekā šī brīža problēma, kā tas kļuva vēlāk. Patiesībā pirmā diskusija, kas bija veltīta pārvācošanās jautājumam, norisinājās 50 gadus pirms Kronvalda, 1819. gadā. Es iegāju vēsturē ar nosaukumu Jelgavas debates, kur piedalījās tikai vācu baltiešu mācītāji, un faktiski ar ļoti, ļoti nebūtisku balsi pret, lielākais vairākums lēma, ka latviešu pārvācošanās nav atbalstām, ka latviešiem ir jāsaglabā savu tautību. Kronvalds 69. gadā šajā notikumā, par kuru mēs šodien runājam un kuru mēs pieminam, bija 32 gadus vecs. Visdrīzāk viņam vēl nebija tās pavisam kuplās bārdas, ar kuru mēs viņu redzam tajā pazīstamākajā fotogrāfijā. Viņš bija ļoti labs runātājs un principā laikabiedri liecināja, ka viņš spēja ļoti ilgi publiski uzstāties, pat būdams pilnīgi nesagatavojies un radīdams citādāku iespaidu. Un man liekas, ka ļoti svarīga viņa runa bija divējādi. Vispirms, Gunti, tu jau minēji, ka viņš uzstājās latviski skolotāju konferencē, kuras darba valoda jau kopš 19. gadsimta 40. gadiem, kad šīs konferences sākās, bija tikai vācu valoda. Un kad 1851. gadā skolotājs Juris Caunītis uzstājās pret pārvācošanos, arī vienā no šādām konferencēm viņš to darīja vāciski. Varbūt pēc mirkļa atgriezīsimies pie tā, ka tajā brīdī, kad Kronvalds uzstājās, viņa runāšana latviski neizraisīja tik lielu sašutumu kā vēlāk. Bet fakts ir tāds, ka šajā 1869. gada konferencē diskutēts tika par vācu valodas mācīšanu skolās. Vai vāciski vajag mācīt vairāk vai mazāk. Abi atbilžu varianti bija saistīti īstenībā ar ļoti dažādiem un atšķirīgiem politiskiem apsvērumiem, un pat pilnīgi pretējas nometnes varēja satikties vienā viedoklī, tikai katra ar saviem argumentiem. Un Kronvalds savā runā piedāvāja tēzi, un ar to es arī šobrīd noslēgšu savu sakāmo, kas faktiski iezīmēja pamatu visai jaunatviešu programmai un kas radīja vislielāko konfliktu ar Baltijas vāciešu eliti. Proti viņš uzsvēra, ka nav vajadzīgs, ka visi latvieši pārvācotos. Nav vajadzīgs arī pretējais, ka neapgūtu vācu valodu. Bet viņš runāja par latviešu izglītoto eliti, kas iegūst augstāku izglītību, kas tajā laikā bija pieejama tikai vācu valodā, apgūst vācu valodu. Savā veidā kultūras izglītības ziņā kļūst par vāciešiem, bet tajā pašā laikā paliek latvieši. Un šī nostādne, kas attiecās uz kultūras eliti vai kultūras virsslāni, bija tā, kas visvairāk tajā brīdī bija pilnīgi neizprotama vācu baltiešu elitei, un kas viņiem pat šķita absurda. Tas nozīmē, ka saskaņā ar tādiem klasiskiem neorganiskās ķīmijas likumiem
šeit saplošanai būtu jāved vienā noteiktā virzienā. Te var būt kaut kas sarežģītāks jau no organiskās ķīmijas. Paldies, Paul. Jā, Ingis, neesmu aizmirsis par tevi. Būs tev jautājumi tūlītās, bet es domāju, ka vajadzētu vēlreiz varbūt pie Dagmāras atgriezties. Tomēr jautājums par valodu, latviešu vai vācu un tā izvēle, tas tomēr ir, 19. gadsimts ir laiks, kad top nācijas. Un valoda, tomēr ir viens no tiem stūrakmeņiem, uz kuriem veidojas nācija. Kā tas notiek Eiropā šajā laikā? Šis nācija, vai kā mēs sakām, vēlo nāciju veidošanās laiks, vai ne, jo agrās laikam ir Angļu nācija, kas tur formējās kaut kad jau karos ar skotiem un īriem, un Franču nācija, vai ne, pēc Franču revolūcijas, tad tomēr nedaudz vēlāk. Varbūt paraksturot to situāciju nedaudz, ja, un tad Ingai pēc tam par instrumentiem gribētu jautāt nācijas celšanā. Ļoti labi, Gunti, tu minēji par vēlajām nācijām, jo faktiski tā alķīmijas kolba ir Ingas rokās. Rakstnieki, intelektuāļi. Un es gribētu likt uzsvaru uz to, ka sabiedrība vienmēr ir tādā komunikācijā, un sociologi to apraksta kā asimetriju. Tā kā šobrīd mēs esam 4, kas asimetriski mēģina jums piedāvāt informāciju, jūs varat viņu apšaubīt, pieņemt, noraidīt. Un tāda komunikācija arī notika faktiski Eiropā. Jā, 19. gadsimts bija moderno nāciju valstu veidošanās laikmets, bet es gribētu nošaut vēl vienu zaķi runājot par valodu. Mums ir vienmēr tāda sajūta, ka mēs esam vēlā nācija, ka mēs ļoti vēlu savu valstu proklamējām, bet mēs neesam vienīgi, ja tādas ir ļoti daudz tautas un faktiski, kas sev par nācijām padarīja pašas. Mums ir jāredz, ka vēlā nācija bija arī Itālija un Francija. Un izdodot pat raksts, un kad es to minu, tad man bieži vien redaktori iebilst. Es saku, jā, bet viņi paši sevi tā sauc, jo Vācija apvienojās tikai 1870. gadā Bismarka vadībā, un Itālija tāpatās, man liekas, ka gadu vēlāk notika Itālijas apvienošanās. Mums jāredz, cik sarežģīta ir Eiropas vēsture, un ka visi procesi ir ļoti sarežģīti. Arī baltvācieši vai vācu-baltieši nav viendabīga sabiedrība. Viņi ir ļoti dažādi, sašķelti. Un tieši tāpēc mums ir arī jāredz, ko mēs arī apzināmies, ka koru kustība nāk no vācu kultūras. Mēs esam iespaidojušies. Un arī, Ats Kronvalds ir moderns eiropietis. Jo veidojot pašapziņu, viņš ir viens no pirmajiem. Es nezinu, man pat liekas, viņš nebija ļoti liela auguma vīrietis, bet ka viņam tā apziņa bija tāda, ka viņš varēja nostāties, pastieties pieminekļa poza, pat ir tāda kā karavadonim, ka viņš dod to pašapziņu un viņš uzraksta runu, kas ir 1:1, varētu teikt, ar vācu filozofu Fichtes uzrunu vācu nācijai. Rede an die deutsche Nation. Tas, ko es domāju, nemaz nav vērts šobrīd analizēt, jo par to vairāk runās Pauls. Viņš ir tas, kas to Eiropas elpu nes šurp un 1:1 un dod labu pašapziņu. Nestāstīsim par mūsu vēsturi bēdu ielejās, vienmēr tādā naratīvā, kas, mēs, Jānis Streičs vienmēr saka, nelietosim vārdu, mēs esam maza valsts. Viņš saka, neliela, taču ir starpība. Pēc izmēra mēs neesam mazākā Eiropā. Tā domāšana un tas iespaids, te sēž mums rakstniece, kas tiešām dara maģiskas lietas ar literatūru, mūs ieved tajā vārdu, cik ļoti nozīmīgi. Es, kā socioloģis baidos stāstīt par socioloģijas teorijām, bet sistēma teorijas autors Lūmans norāda, kā mēs domājam, kā mēs runājam, ir cieši saistīts ar darbību. Un tāpēc ir ļoti jāuzmanās, kā mēs domājam, ko runājam, un faktiski, ka tas rada darbību. Un teksti, ko mēs lasām, kā Hemingvejs bija teicis, ka viņi, lai nelasa tie, kas lasot nebubina līdz ar lūpām.
Katram ir savu pieeju, un Ats Kronvalds saka, mēs esam sena kultūra, bet, tā teikt, un jauna tauta, mēs topam par nāciju. Viņš ir tas, kas iedod ar saviem tekstiem, skolotājus uzrunājot, viņš iedod spārnus, ticēt sev, dod jaunu pašapziņu. Un tas nav tik vienkārši, iedod pašvērtības sajūtu kādam. Varbūt pat lielā grupā ir vieglāk to izdarīt, kad cilvēks uzrunā viens spēcīgs orators, viņš viņus tā iedvesmo, ka viņi vēl mēnesi dzīvo šīs runas iespaidā vai lasītā teksta iespaidā. Jā, šīs pašapziņas iedvešana, domāju, jau ir aktuāli vēl šodien, tas, ko tu saki. Ja tas jautājums nebūtu tāds aktuāls, tu droši vien to neminētu, vai ne? Tad mēs neesam, mums ik pa laikam vajag kādam, kas atgādina, ka mēs tādi neesam. Un, Kronvalds to acīm redzot spēja, un tie procesi notiek acīm redzot tieši tāpat, kā tas ir Eiropā, un, kā tu pat zini, 100 gadu laikā pēc dzimbūšanas atcelšanas, 1817, 1819 un 1918 mēs esam nācija, vai ne? Nācija ar savu valsti. Vien tikai replika, vai drīkst? Mēs parasti arī uz franču kultūru skatāmies kaut ko lielu, vēsturisku monolītu. Francijai bija 5 reģionālās valodas, kas bija jāuzvar, un viņiem faktiski Eugene Weber pētījums arī parāda, Pauli, tu arī ļoti labi zini viņu. Viņš parāda, cik tas bija ārprātīgi grūti sakoncentrēt ap literāro franču valodu. Ja? Bretaņiešus un provansāļus un tā tālāk, vai ne? Tagad Inga, pie tevis, pie rakstniekiem. Tā tad vajadzēja cilvēks, kas stiprina gan šo valodu, gan arī veido nācijas pašapziņu, vai ne? Kronvalds savā runā ir citējis vācu baltu mācītāju Augustu Bīlenšteinu, kurš gan to bija sacījis mācītājiem, bet Kronvalds šo frāzi attiecināja vispār uz latviešu gara darbiniekiem, vai ne? Inga arī uz tevīm, vai ne? Tā kā arājam savus arklus, kā amatniekam savi rīki, kā zaldātam savus zobens, tāpat mums valoda par rīku pie mūsu darbošanās, par mūsu cīnīšanās un uzvarēšanas ieroci, vai ne? Tavs ierocis ir tavs vārds, vai ne? Rakstnieka ierocis ir viņa vārds. Un Dagmāra tev veltīja tur ļoti atzinīgs vārdus, bet man liekas, ka bez visa tā tik tiešām, Inga, ja kāds turpina varbūt to Kronvaldu iesākto, tad man šķiet, ka tieši tu to ļoti precīzi dari, ka tu atrodi gan šos jaunos vārdus, atmodinot gan tādus sen aizmirstus, varbūt vietvārdus, pat latgaliešu vārdus, vai ne, kur es saprotu, ka tu neesi pat latgalieti, vai ne, bet šos vārdus uzskat par vajadzīgiem iepīt valodā, gan bagātina šo valodu, tad rakstnieks, vai ne, toreiz un tagad viņa loma, kāda tā ir, un viņa rīki, darba rīki. Jā, paldies, Gunti, un paldies godātie sarunu biedri, kā atnācāt šodien. Un ir patiesi prieks būt šeit atkal domu telpā, kur vairākas reizes jau esmu bijusi, un es sākumā vienmēr ir tāds klusums, kas pārņem saprast starp šīm divām jūrām. Jūsu acīm un viņu acīm. Vienmēr šeit ir šī lielā bilde, un viņi tā kā pieprasa atbildību. Es nezinu, es to tā sajūtu. Un tā otra lielā jūra ir valodas jūra. Un arī tiešām tā neapskaužamā situācija, jo es šobrīd esmu spiesta lietot valodu, vārdus kā saziņas instrumentu. Un tad, kad es palieku, piemēram, vientulībā, kad rakstnieks paliek vientulībā pie rakstām galda, viņš šos te vārdus lieto pavisam citādi. It kā radot telpas, it kā radot to, ko varētu nosaukt. Es nezinu, tie kriteriji aizvien ir sarežģīti un mākslas darba. Un kas ir māksla un kas ir mākslas darbs. Un tātad, šīs te divas atšķirīgās izjūtas, ka vienā brīdī vārds man ir pirksts, vienkārši papildus pirksts, ar ko es norādu, lūk glāze, lūk ūdens. Un tad es pēkšņi ieju telpā, kuras
pilnīgi sajūtu to telpu, ka kaut kur gaisā tā telpa ir, un man viņu iespējami precīzi jādabū uz papīra, kur atkal notiek alķīmija, jo lasītājs paņem, atver, un tas, kas ir vienkārši balts papīrs un melnas ķeburiņi, tur rodas atkal telpa. Un tas tiešām ir tik ļoti sarežģīti un man līdz šim brīdim neizprotam. Un tas ir tik liels temats, Gunti. Jo, ja es šeit sēdētu ar violi, es spēlētu, un tad jūs sajustu. Ja es šeit būtu ar otu, es gleznotu, un jūs ieraudzītu. Tā vārda māksla ir kaut kas apbrīnojams. Es reizē it kā gleznoju, es reizē it kā muzicēju, kā muzicēja Rainis, kā gleznoja Rainis, kā muzicēja Aspazija, kā gleznoja Aspazija, un ar vārdu, ar to, jā. Un tie visi priekšgājēji lielie līdumnieki, kur arī gribētu pieskaitīt Kronvaldu un Bīlenšteinu, bet Bīlenšteins man šķiet bija uzrakstījis to latviešu tautas robežas savu slaveno darbu. Un kas bija viņa spožums un posts, jo, ja tu gribi kādu atmodināt, un tu viņu spēcīgi purini, un tad, kad viņš atmostas, tad tu viņam saki, nē, tas būs tavs stūris, tu tur būsi. Tad tas ir tiešām, jā, tas ir jau iepriekš nolemts uz tādu. Un, protams, kad mēs atceramies arī Bīlenšteina slaveno atsauksmi par Raņa un Aspazijas tulkoto Faustu, kur viņš rakstīja, ka nevajadzētu. Latviešu tauta vēl nav tik tālu izaugusi, lai varētu šādi te abstrakti domāt, un otro cēlienu vispār Raņam vajadzētu, nē. Jā, bet šobrīd ir tā, situācija ir tāda, ka man šķiet, ka ja mēs aizjām atpakaļ uz vistālākajām saknēm, kāpēc tad Dievs mums deva valodu katram savu? Tur ir tas noslēpums ap Bābeles torni, un es esmu arī jautājusi cilvēkiem, kuri zina, un man šķiet, man ir radies tāds iespējas, ka Dievs to izdarīja tāpēc, lai tik viegli un brīvi neizplatītos ļaunums. Jo tiešām cilvēks ir brīnišķa bezgalīga būtne kā okeāns, bet arī tas, kā Bībelē teikts, es labu gribu, bet daru es ļaunu, tas šobrīd tik atklāti izpaužas kā vēl nekad, jo internets, telefoni, caur kuru mūsu bērnos ieplūst tik milzīgi daudz informācijas, tur ir tik daudz gaismas, ko var gūt. Tur pilnīgi visas, es reizēm pārsteigtu, ka tu vienkārši kaut ko iedomājies, tu atver datoru, tev nāk tās zināšanas. Tu vari piesakot kādai augstskolai iegūt kādu izglītību, tu vari tik daudz to izdarīt, bet cik mēs to izvēlamies? Un atkal tas paliek mūsu pašu izvēlē, kam sekot, ko izvēlēties tajā milzīgajā, kas var gan pazudināt, jo es atceros mūždien, mani audzināja vecmāmiņa un omām un opaps. Omām bija no Ventspils un opaps bija no Daugavas Plostnieks, un es uzaugu Skrīvros, un tur bija tas sākums, ka es sāku sevi apzināties, nebija televizora mums, jo mēs bijām it kā pieticīgi dzīvojām, mums bija televizors apklāts ar baltu tamborētu sedziņu. Un neko tur daudz nevarēja redzēt, bet cauri ziemas mēs lasījām lielos romānus. Feichtvangeru, Dikensu, opaps lasīja priekšomam, izvoja abols un es šķīru lapas. Un tā viņi kaut kā manī droši vien šo te informāciju visu ielasīja iekšā. Un tad es atceros to, ka viņi bija tik ārkārtīgi kvalitāte, viņu bija atšķirīga. Jo viņi nekad nevainoja valsti. Viņi domāja tieši, ko varētu valstī dot, reizē sevi mazliet pasargājot no varas, jo viņi bija no varas piedzīvojuši vislielākos triecienus, un viņi nebija uzticīgi nekad nevienam varas vīram. Viņi vienmēr tā kā centās turēties savā ģimenē, bet viņi vienmēr bija tie, kas par visām kļūdām vainoja sevi
Un visus arī savus necilos uzvaras arī priecājās par sevi. Un ļoti atšķirīgi atkal bija tā paudze, ko es zinu, kā mana tēta un mammas paudze, jo viņi jau bija vairāk, jau kļuvuši par mēs. Kā Aspazīja pareģoja, kad es ir beidzies un ir sācies mēs. Šobrīd mēs maksājam nodokļus, bet īsti mēs kontrolēt, kur tie nodokļi aiziet, mēs nevaram. Un mēs esam mazliet aizdomīgi, jo it kā nav viss mūsu rokās. Jo tas, ko mēs nopelnam, šobrīd puse aiziet, lai būtu labklājība, bet vai tā labklājība ir, to mēs mūždien jautājam saviem valdošajiem. Un tā tad šī te kultūra, lasīšanas kultūra, tā arī manī radīja to pašu pirmo valodas. Man šķita, ka tā ir jādara, ka tas ir tāds, ka katram cilvēkam reizi mūžā jāuzraksta grāmata, ka tas tā ir jādara. Un visiem kopā ir jālasa un ir jāiekļūt šajā telpā, ko ir uzbūris rakstnieks. Un tiešām brīnišķīgi, fantastiski mūsu autori, ļoti, man liekas, augstas raudas literatūra audzināja mani. Un tātad šobrīd jautājums ir par to, kā vispār saglabāt latviešu valodu bērnos un mūsu jaunajā paudzē un to latviešu valodas arī vajadzību, jo daudz ir stāsti par to, ka nokļūst kaut kādā tālā nomalē, kur ir pietura veikals un bērni daži, kuri sarunājas angliski, jo viņi savā starpā sarunājas tādā veidā, kā viņi spēlējas un kā viņi ar visu pasauli viņiem ir vaļā, bet latviešu valoda varbūt viņiem nešķiet tik aktuāli. Un te nu atkal es atceros omāmu, kurai bija tāds teiciens, kad kādreiz es teicu, ka es nevaru, un viņa teica, es nezinu, varbūt jūs zinat, varētu atklāt man šo noslēpumu, jo es nezinu līdz šim brīdim, ko tas nozīmē. Viņa saka, nu tu nāc kā vāraus bērns no liela dziļuma un prasi, kad tā būs ceturtdiena. Ko tas nozīmē? Kas ir vāraus bērni? Vāraus ir faraons. Faraona bērni viņi nāk, bet kāpēc viņi prasa, kad tā būs ceturtdiena? Nu, tas ir saistīts, tas ir saistīts acīm redzot ar to, kurā Mūzes grāmatās neatceros, bet tā Ēģiptes gūstniecība, kad Izraēļa bērni, tas ir ebreji, viņi atradās Ēģiptes zemē. Ja? Un kāpēc tie vāraus bērni, es nevaru pateikt tieši to, tas kaut kāda tur mistifikācija, tas tie slāņi sajaukušies, kad ir teiksim, latviešu folklora uzslaiņosies virsū Bībelē, ja otrādi Bībelē, latviešu folklorē, Annas Brigaderes Dievs dāvs, tu ļoti labi redzēt arī Ramaņa tajās tekstos, ja, kad uzslaiņojies sapūst. Un kāpēc tieši tā es nepateiku, bet tikai to, ka vāraus, tas ir faraons, tas ir noteikti. Un Ēģiptē bija šī Ēģiptes gūstniecība, kuras vēlāk viņi tur izgāja ārā, un tur Mūzes viņus izveda caur sarkanā jūra pašķīrās, un beigās tad atkal sakļāvās, un te faraona cilvēki, tie karaspēks mums, kaut kā tā, bet viņi, atcīm redzot, domāja tā domāšanas, kategorijas bija ļoti bībeliskas. Tas ir tā paudze, kas ir, jā. Viņi nebija, varbūt, mācījušies skolās, bet, Bībeli viņi zināja un operē ar šiem te Bībeles personāžiem. Es atvainojos, ka tik gari. Nē, paldies. Tātad es sajūtu, ka tas nāk tiešām no liela dziļuma, un otra tā ziņa bija tāda, tad ņem savās rokās to visu. Un dažreiz arī šobrīd domājot par valodu, es domāju, ka tas aizvien vēl ir mūsu ģimeņu rokās, jo no vienas puses ir tā lielā bezspēcība, kas notiek apkārt, kataklizmas, dažādas dabas stihijas un tautu staigāšana un kari. Un tā tad it kā šķiet, un tie telefoni, ko nevaram tiem bērniem atņemt, un viņi tur visā pasaulē tur ir iekšā, un šeit viņi ir maz. It kā ir daudz tādu, bet tomēr ģimene. Un starp citu, arī bija ļoti skaisti Kronvaldu Attis atbildējis uz šo jautājumu pats. Šeit gan ir par Tēvzemes mīlestības avotiem, ja drīkst es piecelšos, jo es nevaru palasīt
sēžot, kaut kā man šķiet, ka staigāt brīvā tā telpa. Šeit ir tādi citāti no viņa runas. Apcerēsim īsumā šos tēvzemes mīlestības avotus. Pirmais tāds avots ir tēvzemes pazīšana. Tikai tas, kas savu tēvzemi pazīst, var to patiesi mīlēt. Un tad ir garš izklāsts, kā to darīt. Otrais īstās tēvzemes mīlestības avots ir tēvijas vēsture. Arī viņš paskaidro, cik tas ļoti svarīgi un kā to veikt. Un trešais avots, bez kura tēvzemes mīlestība nekad nevar uzplaukt, ir tēva valodas cienīšana un kopšana. Tēva valoda ir kā tāds noslēpts dieva avots, no kura katras tautas garīgā vienošanās izverd, un tautas un tēvzemes mīlestība vienādi no jauna piedzimst. Bet nevaru beigt, pirms neesmu vēl vienu vārdiņu piespraudis par vecāku svaru pie bērnu audzināšanas. Cilvēks ir pa lielākai daļai auglis, kas tēva un mātes dārziņā audzināts un briedināts. Ko bērni iezīž tēvu mājā, to tie paņem līdz uz dzīves ceļa par garīgu mantojumu. Vecāku rokās stāv lielāka vara pie bērnu audzināšanas nekā skolām, tāpēc tēvzemes mīlestība būs pie bērniem tai mērā atrodama, kādā mērā tā tēva mājā uzplaukusi. Ja tēva mājās sīkstulība valda, ja tur tik norūpējis un noskumstas par vienīgo paša labumu vien, un nebūtu nepazīst nec draudzes, nec tautas priekus un bēdas, ja tēva mājā diemžēl vēl priecājas par to, ka visa tauta saskaldīta un nomērdelēta, un ja turklāt izrāda kārību un ilgošanos pēc svešinieku varmācības, ja tur ar prieku apsveicina pašu tautas nospiedējus un aizkavētājus, tad tāda tēva mājā neuzdīgs bērnu sirdīs tēvzemes mīlestība. Un tā māņu ticība, ko bērni tur iezīž, parādās ļoti kaitīgi. Tāpēc tēva mājai vajag būt dziļam tautas un tēvijas šūpulim. Tad jaunās audzes paņem šādu mīlestību līdz uz savas dzīves ceļa un ar patriotiskiem tikumiem izgraznota cels godu tēva mājai un visai tautai. Tik skaisti viņš pateicis. Bet mazliet vēl piebilda, nesen lasīju žurnālu, pasaules žurnālu, un tur bija interesants pētījums par asinsbalsi, par to, kā mūsos runā gēni. Tā vēl aizvien man arī tāds noslēpums, jo es domāju, valoda vēstī, rada vēsturi, var vēsturi izstāstīt, cilvēks saprot, bet kā runā asinsbalsi mani gēni? Un kas tā pa valodu, tā varbūt nav tā tēva saules valoda, tā ir tā atstarotā mēnesis gaismas, mēnesnīcas valoda, mēnesis mātes valoda. Un tad bija pētījums, kas ir, protams, atkal nežēlīgs, pret ko esmu, bet es vienkārši to izlasīju un jums arī atstāstīšu. Žurkām rādījies saldos ķiršas, ko viņas ļoti gribēja, un vienlaicīgi viņām deva trāvas triecienu īsu. Un žurkas pierada, ieraugot saldos ķiršus, sastingt uz brīdi. Tad viņas dzemdēja bērnus, kurus paņēma prom, audzināja citā vietā, tām žurkām nekādā sakarā tās nebija, un tām piedzima vēl bērni, un viņiem vienalga bija radusies, kā viņi saoda saldos ķiršus, viņi apstājās sastingus brīdi. Un zinātnieki izskaidro to, ka neironi tajā sinapsē, kur rodas tās saslēdzes, uzbūvēts ir tāds tiltiņš, kurš atskanot šai te saužot šo te smaržu, liek sastingt. Un tu nezini, kāpēc tu to dari, bet vienkārši tas nāk kopā. Un tad tiešām raisās apceres par mūsu trenkāto tautu, kurā brīdī mēs sastingstam un cik mēs esam tās šausmas piedzīvojuši. Protams, mums tepat blakus arī bija tautas. Šodien mēs pieminam ebreju tautas ciešanas 4. jūlijas. Un arī šī te mazbērnu sastingšana kādā noteiktā brīdī, tā gēnu balss. Kā to iespējami, tur vienkārši jāskatās, kā tas notiek. Mēs esam dzīvi šai brīdī, un mums dzīvi šai brīdī ir jābūt. Un to ir iespējams arī caur valodu pētīt šo te brīdi. Es ļoti atvainojos, tik ilgi sanāk. Nē, paldies. Katrs teikums jau ir kaut kāda īpaša doma, ja, kuru mēs varam bezgalīgi
Bet tu pieskāries jau mūsdienām, es domāju, mūsdienas tā kā drusku noslēgumā, bet mēs vēl atgriezīsimies droši vien pie mūsdienām. Drusku paiesim atkal atpakaļ. Es tomēr Paulam vēl gribētu pajautāt par to 19. gadsimtu, par to situāciju. Visu laiku tā kā mēs iezīmējam vāciešu un latviešu pretrunas, latviešu vai vācu valodu un pārvācošanu vai tam līdzīgi. Bet tomēr arī tas pats pieminētais Augusts Bielenšteins taču ļoti daudz ir darījis latviešu labā vai ne, un kaut gan uzlicis arī Latvijas robežas uz kartes vai ne, kurā Latvija vēlāk tika proklamēta būtībā etnogrāfiskajās robežās, kāds Bielenšteins bija iezīmējis. Un tā pašā laikā arī viņam pārmet, ka viņš pētīja latviešus varbūt kā kaut kādu sugu, vai ne? Nevis kā sev līdzvērtīgus, bet kā eksotiskus tautu vai ne, kaut kur Āfrikā vai tikpat labi vai tam līdzīgi. Kā tad īsti ir tā vācu-baltiešu devums tajā laikā un tās attiecības, varbūt var paraksturot nedaudz arī? Tur viņš tieši izmantoja metaforu, kas tev, Gunti, kā arheologam būtu tuva. Viņš teica, ka viņa pētījumiem, kas bija veltīti latviešu mitoloģijai, valodai, vēsturei, jau nav nekāda politiska zemteksta. Viņš neplāno latviešu nācijas attīstību nākotnē. Viņš gluži kā kāds, kurš pēta dinozauru skeletus, taču viņam tāpēc nav garlaicīgāks šis izpētes process, zinot, ka viņi vairs nedzīvo. Bielenšteins daudzreiz pateica šādas lietas, ko varbūt arī pats līdz galam nedomāja. Viņš nonāca arī konfliktos ar Ati Kronvaldu, un varbūt viens no tādiem slavenākajiem konfliktiem nacionālās atmodas vēsturē bija strīds starp Bielenšteinu un Kronvaldu, kaut gan Kronvalds jau atrada sev ļoti daudz oponentu un pretinieku. Man liekas, ka vēl pirms es atbildu uz tavu jautājumu, man liekas, jā, ir jāatceras tas, ko Dagmāra teica, ka vācu-baltieši nebija iekšēji vienota kopiena un vienmēr ļoti riskanti, arī 19. gadsimta vēstures kontekstā, aizrauties ar vispārinājumiem par latviešiem un par vāciešiem un tā tālāk. Bet ko gan var apgalvot ir tas, ka vācu-baltiešu augstākajās kārtās bija ļoti, ļoti svarīga kārtas apziņa, šī piederība augstākajai sociālajai klasē. Un mēs varam iztēloties vācu-baltiešus un viņu neizpratni pret latviešu nacionālo atmodu, ja mēs iztēlojamies koloniālās sabiedrības, tā dēvētajā trešajā pasaulē. No vienas puses, jebkurš mēģinājums iedragāt kārtu sabiedrību viņiem nozīmēja mēģinājumu iedragāt vācu-baltiešu elites privilēģijas. Tas ir tieši tas, ko darīja Kronvalds un arī citi jaunlatvieši. No otras puses, ja mēs varam nosacīti lietot vārdu koloniāls šeit, tad ļoti svarīga vācu-baltiešu pašapziņā un identitātē bija ideja par to, ka viņi ir atbildīgi par latviešiem un igauņiem, un ka viņu pienākums ir nest kultūru un civilizāciju šajā reģionā. Tauta, kura vēl 18. gadsimtā Eiropā nebūtu netika saistīta ar kultūru un civilizāciju, ieguva šo lomu citās vietās. Var teikt, pateicoties latviešiem un igauņiem savā veidā, varēja audzēt pašapziņu. Un tā ir taisnība, ka arī latviešu kultūra lielā mērā ir izaugusi iespaidojoties no vācu kultūras, un tas bija Jānis Cimze, Valmieras un tad Valkas skolotāja semināra direktors, kurš teica, ka daudz kas latviešu nacionālajā atmodā un kultūrā ir radies pateicoties vācu skolām. Viņam ir, mēs nevaram to noliekt, tāpat laikā tas bija Atis Kronvalds, kurš iesaistījās ļoti asā polemikā un mēģināja pierādīt pretējo.
draudzības starp šiem humāni, filantropiski noskaņotiem vācu-baltiešu intelektuāļiem, kā kultūras donoriem un tad atkal latviešiem no pretējās puses kā tās saņēmējiem līdz pat 19. gadsimta vidum. Šī draudzība un šīs attiecības bija ļoti sarežģītas. Un tas, ko varbūt ar vienu roku deva, to ar otru ņēma. Vācu-baltiešiem bija ļoti grūti pierast pie domas, ka viņiem varētu atņemt šo monopolu uz vietējo iedzimto tautu, gan latviešu, gan igauņu kultūras veidošanu. Un to varbūt viņi arī jaunatviešiem pārmeta visvairāk. Tajā pašā laikā tas, par ko runāja gan Kronvalds, gan arī laikraksta Pēterburgas avīžu veidotāji, bija tieši tas, ka latviešiem ir apnicis staigāt tā kā balstoties kādam citam uz rokas vai atbalstoties uz kruķa, ka būtu iespējams staigāt arī pašiem saviem spēkiem. Tas būtu varējis vest pie, arī nevest pie konflikta, un tur varbūt es mazliet varu sasaukties ar to, ko teica Inga par valodu. Jo Kronvalda laikā vēl joprojām vācu-baltiešu intelektuāļu vidū bija ļoti izplatītas idejas par tādu potenciāli politisko nāciju Baltijā. Lietojot mūsdienu terminoloģiju, mēs tā to varētu saukt. Proti nāciju, kuru vienotu konfesija, teritorija, tradīcijas un vēsture, bet kura runātu dažādās valodās. Tā bija doma par latviešu, igauņu un vācu-baltiešu apvienošanos un bija vairāk vai mazāk liberālas aprindas starp vācu-baltiešiem un gan jau arī latviešiem un igauņiem, kam šī likās brīnišķīga lieta. Tad tādā perspektīvā skatoties arī būtu licies, ka nebūtu konfliktu starp valodām. Latviešu un igauņu valodas paliktu tādā zemkopības, virtuves, lauksaimniecības sfērā, kamēr ar kultūru būtu saistīta vācu valoda, droši vien ar šo politisko identitāti, protams, krievu valoda. Tas skaidrs, ka šī skaistā ideja par politisko nāciju bija tik pievilcīga tāpēc, ka viņa saglabāja neskartas vācu-baltiešu elites privilēģijas. Un tieši tas bija arī tas, ko daudzi oponenti pārmeta Kronvaldam, un varbūt iemesls, kas radīja nepieciešamību vienā brīdī piecelties un runāt latviski, latviešu lielākoties pasākumā, kur latviešu valoda nebija izskanējusi, bija saistīts ar to, ka valoda bija tik cieši piesaistīta kārtai un šai te pagātnes kārtu sabiedrībai, kurā man vai jums kaut kas pieder vai visdrīzāk nepieder tikai tāpēc, ka mēs esam piedzimuši ne tajā ģimenē, ne tajā sociālajā klasē. Un tad man liekas, ka mēs redzam no vienas puses virzību, ko Dagmāra pieminēja Vēbera grāmata No zemniekiem uz francūžiem. Šis pats ceļš latviešu kultūrā no latviešu valodas kā no zemnieku valodas uz latviešu valodu kā kultūras valodu. Un latviešiem nevis kā zemnieku tautu, bet kā kultūra nāciju. Ceļš, kurš gluži vienkārši Kronvalda laikā 60. gados ļoti lielai intelektuāļu daļai šķita absurds un neiespējams. Lasot Kronvalda diskusijas, mēs redzam, kādas lietas bija nepieciešams to laiku pamatot un kas tika uzskatīts par dumpīgu viedokli. Bieži vien ir jāpieliek pūles, lai saprastu dumpīgumu. Un tas attiecas arī uz Kronvalda nolasīto runu, kura mums ir pieejama, protams, protokola formā. No otras puses, man šķiet arī ļoti labi var just lasot Kronvalda rakstus gan par valodu, gan valodniecību, ka jautājums par valodu mums Latvijā vienmēr ir bijis jautājums, kas ir bijis saistīts ar apdraudējumu, ar trauslumu, bet arī ar rūpēm. Es domāju, ka trauslums un rūpes ir divi ļoti svarīgi vārdi.
un tam pašam blakus arī aizspriedumi un nicinājums, kas nāk no cilvēkiem tepat blakus, un tāpat laikā, kuru mēs paši tik bieži pārņemam sevī. Tā bija Kronvaldam ļoti svarīga tēma, bet vienlaikus bija ļoti būtiski, ka viņš idejas par apgaismību, par labākas sabiedrības veidošanu un par kultūras progresu saslēdza kopā ar priekšstatu par valodu. Un tad es iedomājos par to tāpēc, ka Inga jautāja, kā tas ir, ka vienā brīdī tu izmanto valodu, lai parādītu uz kaut ko ar pirkstu. Nākamajā brīdī valoda ir kaut kas vairāk. Tu nevari nošķirt apgaismību no valodas, vai arī nevari uzskatīt, ka ir Kronvalda gadījuma apgaismība, bet mēs varam domāt arī plašāk par šo vārdu. Ir tā kā ūdens un valoda tā glāze, un tad mēs to ūdeni varam pārliet jebkurā citā valodā. Kronvalda doma bija, ka nevaram. Un tas man atgādina no manās studiju laika lekcijām Tartu profesoru Jurija Lotmana rakstīja to, un es gribu to drusku pārfrazēt tagad. Viņš teica, ka ļoti bieži mēs iztēlojamies šo te valodu un saturu kā glāze ar ūdeni vai kā ķermeni ar drēbēm. Bet viņš teica, ka tas ir pārpratums, jo šīs lietas ir saistītas daudz ciešāk. Un tad, ja mazliet pārfrazētu viņu un mēģinātu to Kronvalda izpratni raksturot, tad varētu teikt, ka valoda kultūrai un apgaismībai ir tas pats, kas karte mājai. Ja kāds mēģinās atrast mājas karti, tas būtu ļoti naivi, ja viņš izlaustu visas sienas un censtos nojaukt māju meklēdams, kur tā karta ir iemūrēta, jo viņas nekur nav. Viņa pati ir tā, kas šo māju veido. Un man šķiet, ka tas ir būtiski, ka runādams par latviešu valodu kā politisku tēmu, Kronvalds vienlaikus saredzēja tādu plašāku vispārinājumu. Un tas, kas viņam šo vispārinājumu deva, tas, kas visu laiku kalpoja kā arguments, bija vācu līdzpilsoņiem paskatieties paši uz sevi un paskatieties uz Vāciju. Un tieši tā, tas bija filozofs Fichte, viens no vācu nacionālismu tēviem, kurš ar savām runām vācu nācijai uzstājās Napoleona karu laikā. Un Kronvaldam vienmēr bija ļoti viegli samainīt francūžus un vāciešus vietām ar vāciešiem un latviešiem. Un atgādināt, ka pastāv dubultmorāle Baltijas vāciešu, šo te konservatīvo vāciešu skatījumā uz nacionālismu, uz austrumiem un uz rietumiem. Kronvalda redzējums līdz ar to iekļaujas tajā, ko viņš pats sauca par tādu pārmaiņu, pārgrozīšanās un juku laikmetu. Un vienlaikus nacionālā atmoda viņam bija vienkārši sekošana laika garām un iekļaušanās tajos strāvojumos, kas bija aktuāli viscaur Eiropā. Un mēs mūsdienās esam vismaz tādā akadēmiskajā vidē ieraduši ar skepsi raudzīties uz nacionālismu un uz 19. gadsimta nacionālajām kustībām. Un tas lielākais risks, manuprāt, ir aizmirst to ļoti pozitīvo, ļoti svarīgo grūdienu, ko nacionālismu ideoloģija deva tam, lai dažādas sabiedrības kārtas pēkšņi ieraudzītu lielāku identitāti, kas ir stiprāka par kārtu robežām, kas savieno latviešus vienā kopienā pāri šīm kārtām. Un savukārt tas, ka kādu vajadzētu neieredzēt, vērtēt augstāk vai zemāk, nekādā veidā neizrietēja no šiem uzskatiem. Paldies. Es skatījos, skatījies gribēju kaut ko piebilst, nezināju, kādu domu tev šajā brīdī. Ja nē, tas vienkārši par to, par piebilst droši. Par Bīlenšteinu, kad viņš pētīja tautas dziesmas, viņš tur bija teicis, ka šo īpatnējo dzejolīšu jēga ir vispirms jāuzmin.
Un ka tur ir tāds noslēpums, ko var uzminēt tikai latvieši paši, un tulkojumā tas zaudē jebkādu jēgu. Tā ir par šo te tulkojumu. Labi. Paldies, Inga. Jā, mēs tagad nacionālisms, nacionālā identitāte un valoda. Inga Druviete ir teikusi vai rakstījusi latviešu valodu nenoliedzami ir nacionālās identitātes elements. Nevienīgais, bet tomēr pats nozīmīgākais. Nacionāla identitāte un valoda. Dagmāra, kā tev šķiet? Vai tiešām valoda ir nozīmīgākais elements? Es nevaru iebilst Inai Druvietei. Nenoliedzami. Pastrīdēties var? Pastrīdēties. Es negribu apšaubīt to. Es tikai gribētu teikt, ka no 18. gadsimta un mazliet vēl ātrāk Vācija pēc 30 gadu kara bija tik novājināta, ka šeit atbeiga ļoti daudz. Arī izglītību guvuši cilvēku, un Herdera skatījums uz latviešu kultūru jau faktiski mūs tādā pasaules redzējumā arī vai lielajā ainavā ielika. Tas bija Herders, un tas ir 18. gadsimts, un vāciešu augstprātība ir reizēm, es skatos, te ir tā mašīna, kas strādā input, output. Socioloģijā ir tieši tāpatās, viss process aprakst, tā kā mehānika mazliet, jau Pauls arī minēja, daudz zinātnes, ir input un output enerģija. Un tieši tas process, kā veidojās latviešu pašapziņa, es domāju, tieši tā kā Fichte, vācieši arī ir teiksim, ļoti dažādi, kas dzīvo ap Hamburgu un Brēmeni, ir atšķirīgi no bavāriešiem, un viņiem saukt un kļūt par vienu nāciju. Šodien tās ir vēsturiskās zemes, tāpat kā mūsu prezidents tagad par Latviju ļauj runāt un ļauj veidot šo savu identitāti, jo man kolēģi Dārts Borman vienmēr teica, ka ja arī mums nav savu vēsturi, tad mums ir ģeogrāfija. Tad mums ir vienmēr pieskaršanās pie zemes, ka tas ir no kurienes tu nāc. Es tev paskaidrošu, kāpēc šo jautājumu uzdevu. Es domāju, nacionāla identitāte un valoda ir jau nācijas, vai skoti nav nācija. Skoti ir nācija un nacionāla identitāte viņiem ir, bet valoda nav, vai ne? Tāpat īri, domāju, arī tur tā nedaudz renmē to gēlu valodu, vai kā viņiem tā ir tā. Ebreju tauta arī ir gadsimtiem iztikusi, tomēr bez savas valodas. Ebreji ir unikāli, viņi tomēr atdzīvināja. Tomēr, kā ir tas iespēja, arī šodien saka, varbūt, ka tā svarīgi, lai pilsonis ir aktīvs. Nav svarīgi, kādā valodā viņš runā, lai viņš ir Latvijas pilsonis, apzinās sevi kā latvieti. Nav tik svarīgi, vai viņš zina latviešu valodu vai nezina. Tāds domas arī skan. Es saprotu, kā labs moderators man virza uz šo dienu, bet es gribu mazliet pāris teikumus par 19. gadsimta beigām, jo mums ir jāredz, ka dzīvojam līdzās, mēs nekur nevaram aizbēgt no mūsu vēstures un likteņa un ģeogrāfijas. Mums ir blakus Krievijas impērija faktiski, kas grib atkal būt impērija, un mums jāredz 19. gadsimta tieši beigas konfliktu. Ja? Konflikts. Bet kā viņi šo veido, viņi ļoti labi redz, jo viņi arī šodien politikā tā kā šahā 4 gājienus uz priekšu prognozē. Viņiem ļoti patīk, ka latviešu, tā teikt, augošā pašapziņa, turīgais slānis sāk rakstīt vēstules uz Pēterburgu, sūdzēties, konflikti, muižnieku patvaļ, viņiem pa daudz privilēģiju, viņiem to tikai vajag. Un nozīmē senatoru Manaseinu atbraukt un taisīt revīziju, kas īsti notiek Baltijas provincēs. Un kas no šī rezultāts? Tātad 882. 3. gads faktiski sākās rusifikācija. Viņiem bija ļoti izdevīgi atvirzīt latviešu no eiropeiskās izglītības modeļa. Mums ir jāredz, ka latviešiem, un to saka mūsu filozofi, manuprāt, Skaidrīt Lasmanis, tagad uz viņu var atsaukties, ka mums ir kaut kā tāda vājais punkts mūsu ģenētikā, varbūt, es nezinu, mēs ļoti viegli asimilējamies. Un mums ir jātīsta tas gēns, kas mūsu pašapziņu iecementē, noankuro tas, kas mēs esam. Un mums ir ļoti svarīgi, kā daļai no Eiropas, zināt daudzas valodas, un vēlams Eiropas valodas šodien. Tieši par Eiropas valodām ir runa. Un
Krievi šo situāciju izmantoja, lai faktiski pakļautu ļoti brutālai sistēmiskai rusifikācijai. Tā, ka pat latviešu valodā, krievu valoda bija jāmāc jau pagastu skolā no sākuma klasītēm. Un, kā tas būtu apvērties, mēs nezinām, bet mums ir jāredz, ka laikam mūsu ģenētiski ir, ja spiež divi akmeņi, ja vācu baltieši viena daļa, tad nākat kļūstiet vācieši, mums taču ir kārkli vācieši arī apzīmējums, bet tad krievi saka, nē, viņi lingvistiski piederēs mums, viņi būs krievi, viņi būs krieviski runājoši. Viena atkāpja, ja moderators atļaut. Es vienmēr gribu pieminēt, cik intuīcija svarīga, kas bija Attim Kronvaldam, bet šoreiz ļoti tāls atvēziens. Es gribu teikt, cik svarīga intuīcija bija pāvestam 13. gadsimtā, 12. gadsimta beigās, kad viņš faktiski krusta kari bija Inocentam III. Paldies, jo krusta kari gāja ne tikai uz pestītāju kapu, bet arī uz Māras zemi, tātad Marijai veltīts. Jo viņš skaidri redzēja, ja nebūtu robeža pa Peipus un Zilupi, mēs būtu Čingishana meslu maksātāji. Paldies profesoram Zemītim, kurš šo Vēstures institūta gada dienā vēlreiz atzīmēja. Jo vienmēr ir tā kā Vaimans, ka mūs šeit nežēlīgi kristianizēja un eiropeizēja. Mums ir jābūt faktiski pateicīgiem par šo politisko intuīciju saulaicīgo. Un arī Fichten, paldies, no kā ir iedvesmojies Ats Kronvalds, ka viņam bija šī dūša uzrunāt un ka cilvēkiem bija dūša saprast to un lietot. Jo tieši šis spiediens gala rezultātā dzina apzināties sevi kā latviešus, ka mēs neesam ne vācieši un mēs neesam arī krievi, negribam būt pēc valodas lietojuma. Ka tā ir izvēle, jo mums šodien jāredz realitāte ir tāda, ka ir ļoti daudz jauktu ģimeņu. Latvieši ir ļoti atvērti faktiski, mums ir daudz jauktas laulības. Un cilvēkam tā ir iespēja izvēlēties šo kultūras identitāti. Un kultūras identitātes pamatā, es teiktu, ir valoda, pie kuras domāšanas kultūra telpas tu piederi. Bet tā kā Inga iedeva ļoti skaisti vienu metaforu, Dokinsam ir tā teorija par tiem gēniem, kuros ir spoki, vai ne? Ir viens piemērs, vācu baltiešu Cilmes, nezinu kādā pakāpē, bet viņš sen jau dzīvo Austrālijā. Un vokālajā konkursā skatē viņam viens no žūrijas saka, jūsu balsī skan Baltija, Austruma Eiropa. Jūs varat aptvert kaut ko tādu, kur cilvēks ir vācu baltiešu izcelsmes, jau kurā paaudzē dzīvo Austrālijā un var sadzirdēt, kā tas ir iespējams. Jā. Tā ir, varētu teikt, mūsu dzīvē ir ļoti daudz redzams un neredzams lietas, ko varbūt sinapses, kur sakrustojās un veido, un arī to nevar izstāstīt, jo ir kaut kas iracionāls, gan valodas lietojumā, kādu telpu. Es pat nesen atvēru Faustu Raiņu un Aspazīstu tulkoto. Lasu un patiešām brīnos, kā kaut ko tādu no ļoti sarežģītās vācu valodas, jo akadēmiskie teksti ir ļoti grūti tulkojami. Tie, kas ir tulkojuši, zina, kāds tas ir patiešām varoņdarbs. Valoda ir ļoti sarežģīta. Un latviski var izteikt jebko, ko vajag. Bet ja mēs dzīvojam latviešu valodā, kā zivs ūdenī, ja mēs apņemamies arī meklēt precīzus vārdus latviešu valodā, piemēram, akadēmiskajā dzīvē tomēr ļoti daudz izmanto zinātnes terminus. Mēs nevaram no tā izvairīties, ir tas pētnieku slengs vai žargons, kā to sauc. Tas varbūt nav pieklājīgi, tas vienmēr jāpaskaidro, bet latviešu valodā var visu pietiekami skaidri noformulēt un izteikt. Un šodien es domāju, ka mūsu lielākais uzdevums ir katru dienu sargāt Latvijas valsts robežu. Un šī Latvijas valsts robeža ir valoda. Ļoti skaisti, Dagmāra. Ļoti skaisti. Konstruēt nāciju ir ārkārtīgi svarīgi
Kronvalds minēja tos 3 avotus, ko Inga jau te piesauc, vai ne? Tēvzemes pazīšana, mēs nevaram mīlēt to, ko mēs nepazīstam. Tad tas ir tikai iztēle, tā ir tēvzemes vēsture, tātad mums ir jābūt vēsturei, un valoda, 3 lietas. Varoņi ir svarīgi, tātad tā ir tā vēstures daļa. Vēsture mums māca, ka mums šeit ir senči, kuri lējuši savus asins par šo zemi un tam līdzīgi. Viss ir skaidrs, viss skaisti, ja mēs runājam par Baltiju, runājam par Igauniju, kas tā laika Baltijas izpratnē, Vidzemes guberņi, Kurzemes guberņi, bet Latvijas 3. zvaigzne, Latgala paliek Sāns, vai ne? Tu savā plūgu mūkā esi skatīsies to Latgales stāstu. Kaut nedaudz pieskaries viņiem. Tu arī esi varoni atradusi, vai ne? Franci Trasūnu, vai ne? Pa kur tu tur raksti, vai ne? Es iedos viņiem varoni šis Latgales stāstu. Nedaudz, kā viņš iekļaujās šinī Latvijas 3 zvaigžņu, 3. zvaigzne, vai ne? Zvaigznā, jā. Jā. To rakstot, tiešām es saskāros ar tādu problēmu, ka nav iespējams radīt telpu no citas valodas. Tad ir jāiet iekšā latgaliešu valodā, lai varētu attēlot to laika telpu. Jo ar lībiešu vārdu māja, ar to somuguru vārdu māja nevar lietot latgalē, kur ir istaba. Un tātad valoda ir tāda kā pūra lāde, kur glabājas. Un tur tik daudz sarežģītu. Ak, Dievs, es jūtos tā kā gauja, kur tās visas mazās pieteces, jo nevar visas attapt. Jo, piemēram, arī Rainis rakstot Faustu, tulkojot Faustu, viņš taču atbalstījās arī tas Ulmana vārdnīca, vai ne, kur bija viņam 100 pasvītrojumu un jauni vārdi, un viņš iedeva valodai tādu dinamismu, jaunā laika tādu strupinājumus, ko nevarēja Mīlenbachs ciest, un bija lielā polemika. Bet tā tad tie lielie, jā, paldies arī Kronvaldam, un paldies Ulmanam, un paldies Mīlenbacham, un Enzeliņam, paldies. Un tā tas ir milzīgs izpētes vērts, un tiešām tie pamata akmeņi ir ļoti spēcīgi un stipri, un daudz ir darīts, lai būtu šī diena. Bet valoda ir dzīva un nekad būtībā nesastingstoša viela. Bija ļoti interesanti, Kristam Mauzniekam bija kamera opera Saules vējš, un tur bija tāda scenogrāfija, ka pa sienu kustējās milzum daudz burtiņu. Un gluži kā tādā haosā, kā tādos virpuļos, nemitīgā kustībā un pārveidē. Un tad daži burti sagrupējās rindās. Un tad tu tikai saproti, ka tas, kas mums apkārt, ir tāds mūžīgi dzīvs un verdošs visums, no kura var ņemt un ņemt un ņemt, tā kā dzīvais ūdens, jo ūdens jau plūstošs un vienmēr dzīvs, un ja tu upei teiksi apstājies, tad upe kļūs par dīķi, tur neko nevar izdarīt. Un tāpat arī katru reizi, kad tu sastindzini to teikumu, tu saproti, ka tu no tā milzīgā verdošā, tu mazu kristalizē, mazu sniegpārsliņu. Un reizēm pat gribas atstāt to dzīvu un vijošu. Bet šovasar biju aizbraukusi uz Ķekavu, kur Rucavas sievas pasniedza meistarklasi, kā darināt Rucavas tautstērpus, un viņas ir izdevušas grāmatu Rucavas sievas stāsti. Un es nopirku, un te ir tik interesanti, ka būtībā viņas pieraksta valodu, kura nekad vēl nav pierakstīta. Jo Rucavas pusē arī, man šķiet, tā ir Kronvaldu Ata dzimtais novads, vai ne? Tā tā mala. Jo viņš tur ir dzimis, un šī te dzīvā tāda valoda, kā viņi runā un kā viņi uzdrošinās to pierakstīt, tas ir tik fantastiski, jo tur atkal jūtams tas spēks
tas spēks, kas ir valodas, man šķiet tā būtība. Pārtraukšu tev, bet nē, tu vari turpināt, es tikai gribēju iestrādāt. Tā ir tieši tā Kronvalda tēze par šo savu zemes pazīšanu. Tu viņu pazīsti, tāpēc tu vari to ielikt. Un Ziedonim taču bija, ka jāizstaigā dzimtā zeme. Un tiešām, kad iet ar kājām, tad tur ir savādāk nekā, ka izskrien cauri no punkta A uz punktu B. Un arī gribu piebilst par Kronvaldu Attika, kā tad viņam gāja. 69. gadā bija šis te, ko mēs šodien atzīmējam. 70. gadā viņš vēl nolasīja par literatūru latviski savu referātu. 71. gadā viņam aizliedza. Un man šķiet 72. gadā bija Dobeles dziesmu svētku, jo Bīlenšteins pirmo reizi sasauca. Un tad jau 73. gadā bija Dikļos, kur Kronvalds turēja spožu runu. Un 78. gadā viņš man šķiet aizgāja mūžībā. Tātad tas iesākums bija ļoti auglīgs. Inga, man tev tāds parāds ir, man tev jādod šī grāmata, kur ir būtībā tavs autora eksemplārs. Un tas ir tava runa, ko tu sacīji, tur publicētā 2. vēsturnieku kongresā. Bet es to saku tādā sakarā, ka, ja runāju par Latgali un tiem varoņiem, tu esi ļoti atdzīvinājusi, Frants Trasumu, ļoti dzīvi, ļoti cilvēciski, bet ar visām izjūtām, ko tikai rakstnieks spēja, un varbūt arī ne katrs rakstnieks, bet tu to spēji, bet man ļoti patīk tas teikums, kas ir šī grāmatā, es nezinu, vai tu viņu atceries, bet tas ir ārkārtīgi būtisks, es domāju, arī citiem. Rakstniekam fakts ir pamats, lai iedarbinātu iztēli, bet iztēlē nav sakara ar sadomājumiem. Iztēle un sadomājumi, vai ne? Tad Jā, tur atkal jāpieskars tādai jomai, kuras neko nevaru teikt, jo es nevaru to nekādi pamatot. Bet skaidrs, ka šeit ir ļoti īpaša telpa, es to izjūtu kā tādu saplūšanu, kā tādu, tieši kā Dagmāra teica, ķīmisku procesu, kur somugri nāk un saplūst ar Baltiem, un turpat blakus ir Krievija, un turpat blakus ir Eiropa. Un tur vienkārši tāda jauda ir iekšā, ka es nezinu, kā to vispār raksturot var. Jā. Mēs pamazām tuvojamies tā kā nobeigumam, vai ne? Laiks iztek un tomēr Dagmāra paskaties varbūt par šodienas situāciju. Ingas kolēģe Gundaga Repša tā ļoti skeptiski izskās par jauno paudzi, saka, kad mums aizvien Inga raksta varbūt brīnišķīgas grāmatas, un tāpat arī Gundaga Repša, vai ne, bet vai būs kāds, kas viņus lasa, vai ne? Kā tev izskatās šodien tā valodas situācija? To Toflers jau paredzēja kaut kad krietni laika atpakaļ, kad atmirs. Es domāju, ka nē, jo žēlabs par katru jauno paudzi, mēs ziniet, ir jau 3000 gadus senas. Vienmēr ir nemierā vecāka paudze ar jaunajo, un šķiet, ka viņi nebūs tie vairs tā etos nesēji, ka viņi vairs neko nesaprot no tām mūsu vērtībām. Jaunatni grib kaut ko eksperimentēt, un katra jauna paudze grib iedot kaut ko savu klāt. Bet paskatieties, domzīme iznāk, un tagad sievietes dzejo tik daudz, un visi raksta, un tik daudz raksta. Būtu skaisti, faktiski, ja mums vēl piebiedrojās pamazām žurnāli, tad jātop literatūra, tad ir, kas arī viņu rada, un ko līdz ir, kas rada, ir, kas arī viņu patērē. Valoda. Te, man liekas, ir tāda, es vienmēr ticu neformālai tādai vienošanās iespējai sabiedrībai. Pat jurists Jānis Pleps norunāja mūsu konferencē vienu ļoti skaistu tēzi no Romas laikmeta, ka tad, kad valstī bija briesmas, tad senatori uzvilka melnas togas, un katrs Romas impērijas pilsonis zināja, ka šai brīdī viņš drīkst uzvesties katrs atsevišķi un aizstāvēt savu, tā teikt, Romas
impēriju, kā atrod par pareizi. Tad briesmu brīdī katrs kļūst par konsulu, katrs pilsonis. Un man ļoti patiktos, ja būtu neformāla vienošanās, ja cilvēki, kas vienalga kāda ir izglītība, bet ja cilvēki spēj vienoties, sarunāties un nelietot svešvārdus, nelietot krievu lamvārdus, man liekas, ka tas tik ļoti piesārņo un parāda, ka mēs gribam attālināties no nedraudzīgas kaimiņu valsts, ka mums nevajadzētu ņemt arī sliktus vārdus mutē, necenzētu runu, jo es kā socioloģi gribu brīdināt, jo sistēma teorija arī saka, un vēlreiz teikšu to, ko mēs lietojam, kādus vārdus. Viņi atstāja pēdas mūsu sejā. Aristoteles bija teicis, ka pēc 40 gadiem katrs par savu seju ir atbildīgs pats, kas tur tiek ierakstīts. Valoda, arī literatūra. Paskatieties, cilvēki, kas bieži las Bībeli, izskatās atšķirīgi, kas nelas laicīgo literatūru. Jo literatūra mūs veido, un man mīļākā metafora ir, ka mēs esam kā lauvas, ka mēs sastāvam no apēstām antilopēm. Te es domāju grāmatas. Jo mēs momentāli varam pazīt, vismaz es, kad pieņēmu eksāmenus, es skaidri dzirdēju, no kuras mācību grāmatas students ir mācījies. Tā ir, vai ne? Cik ļoti grāmatas atstāja pēdas mūsos, ka mēs to paši pat neredzam, to redz no malas. Un grāmatām Agata Nesaule vienmēr teica, ka viņa tic grāmatas spēkam. Lai kādas situācijas dzīvē, tu paņem kaut vai Bībeli Zālamanu mācītāju, palasīt, jo tas, kā ir pārcelts latviešu valodā, tas Zālamana teksts, ka savs laiks akmeņus mest un savs laiks salasīt, tas darbojās ļoti dziedinoši. Var palasīt dainas no vienas vietas, un es kādreiz dievturu uzdevumā izlasīju 1000 dainas, un man bija tāda sajūta, ka viņas man jau ir manā asinsritē ielīdušas, kad es nevaru atvienoties no šīs enerģētikas. Mēs, kā cilvēki, un ar to mēs cilvēki atšķirāmies no visām pārējām dzīvām radībām, ka mums ir otrā signāla sistēma, mums ir valoda, un mēs ar šo valodu radām jaunas realitātes, tā kā Inga to dara. Dievs, kaut tā būtu. Man teksti nav tik krāšņi, bet es skaidri apzinos, kad es veidoju tekstus tā kā ar ūdeni, un es izmainu vārdu, un es pēkšņi jūtu, ka viss teksts un doma aiziet vienā citā virzienā. Tā ir pilnīgi maģija, kas notiek mūsu galvās tajā brīdī. Es vēl varbūt paprovocēšu tevi. Varbūt, ka visiem arī nav jālasa. Domāju, uz pēdējām Eiropas parlamenta vēlēšanām aizgāja apmēram 3/3 daļa mūsu nācijas, vai ne? Bet pietika. Rezultāts ir tāds, ka rezultāts nav slikts, es domāju, mēs virzamies. Varbūt, ka mums ir svarīgi tā 1/3 daļa, kur jūt sevi kā pilsoni, kur ir atbildīgi. Vai ir tāds kaut kāds kritiskais tas daudzums, kur mēs nedrīkstam pazaudēt, vai tomēr visiem ir jābūt? Ir neoficiāli socioloģijā visu laiku cirkulē tāds pieņēmums, ka ir 4-5% no nācijas, kas ir spējīgi domāt par kopējo labumu, kas vīras, kuriem ir idejas. To nevar pierādīt. Tad ir 15%, vairāk nedrīkst būt svešnieki ienācēji, ko nācija vai tauta var, tā teikt, integrēt sevī. Mēs esam sen visas normas pārsnieguši. Par 30% ir ļoti maz. Es gribētu, tā kā doktors Mārtiņš Luters Kings teica, man ir sapnis, ka latvieši būtu politiski tik aktīvi un ieinteresēti, kādi ir francūži. Tur ir ļoti liela vēlētāja aktivitāte. Ka pilsoniski ir pa maz zināt valodu. Es arī vienmēr uzskatu, ka ir pa maz, ja tev esi pilsonis un tev ir Latvijas pasa kabatā. Vai tev ir Latvijas sirdī, vai tu stāvi un dedz, un es gatavs faktiski arī būt par Latviju. Jo Atim Kronvaldam arī bija, kā viņš to ir ļoti labi formulējis, viņam ir tautiskie centieni. Neskan, tas tā ļoti vecmodīgi skan, vai ne? Labi
Tā kā pietuku krustiņam var būt. Bet palasiet pietuku krustiņu, par ko mēs vienmēr smējāmies mērnieku laikos. Un izlasiet Šileru odu priekam. Tas taču 1:1. Un mēs par viņu smējāmies mērnieku laikos. Mums ir visapkārt bijuši eiropieši 19. gadsimtā latvieši. Un visu, kas ir bijis labs Eiropā, visu ir mācējuši ielikt latviešu valodā. Un celt to mums priekšā. Paldies, Dagmār. Un pēdējais varbūt, kādas ir latviešu valodas izredzes nākotnē. Paul, es zinu, ka tev ir doma. Nobeigumā domāju, darētu varbūt klausītājiem, bet tiešām latviešu valodu mēs varam uzskatīt par mazu valodu un tās izredzēm nākotnē varbūt dažos vārdos par šo. Jā, es atceros kādu no diskusijām par šo tēmu, kurā arī piedalījās šodien jau pieminētā profesora Ina Druviete. Viena no tēzēm, ko viņa uzsvēra, bija tā, ka starptautiski latviešu valodu īsti nevar klasificēt kā mazu valodu. Droši vien, ka šī robeža starp 1 un 2 miljoniem runātāju nozīmē vidēju valodu, nevis mazu. Un to jau mēs redzam arī raugoties uz sarunām par tām valodām, kas ir uz izmiršanas robežas gan tepat Eiropā, gan arī citur pasaulē. Tāpat arī diez vai mūsu draugi vai paziņas Dānijā, Holandē citviet piekritīs, ka viņu valodas ir mazas valodas. Mazums bija ļoti svarīgs arguments Kronvalda laikā. Tas visu laiku tika atgādināts, un vajadzēja likt kaut ko pretī. Bet man liekas, ka mēs esam no tā izauguši. Paldies, ceru, ka mēs esam izauguši. Pateicu, Olmans, neviena zeme nav maza, kuras krastus apskalo jūra. Tieši tā. Jā, varbūt kāds jautājums no zāles, vēl 5 minūtes mēs varam. Nav. Ja nē, tad es teikšu lielu paldies Dagmārai Beitnerai Gallai, Paldies. Ingai Ābelei, Paulam Dajam. Paldies, Paldies Pauls. jums par uzmanību. Paldies, Gunti. Paldies. Paldies! Mēs arī dāvinam jums gan Kronvalda ati, gan arī stāstu par Latvijas valsti šeit Klaušnieks, Saimnieks, Pilsonis ekspozīcijas ceļvedi. Paldies jums liels!